droši var teikt, ka pavasars ir ne tikai sulu laiks, bet arī laivošanas laiks. Nu, tiesa gan, man pašam nav savas laivas, toties es nesen iegādājos lūk šādu tentu, šādu nojumi, un ražotājs apgalvo, ka šis tents ir ļoti ūdensdrošs, kā arī ļoti izturīgs. Nu, tad es arī nolēmu doties ārā, lai pārbaudītu, cik tad īsti ūdensdrošs un cik ļoti izturīgs šis tents ir. Vārdu sakot, es no šī tenta grasos uztaisīt sev tādu ļoti primitīvas konstrukcijas plostu, tādu tā kā izdzīvošanas plostu. Un plostam par pamatmateriālu es grasos izmantot lūk šīs te mazās ieviņas, mazos augsnīšus, mazos bērziņus un citus mazos krūmus. Nu labi, jāķerās pie darba, nu un cerams, ka es mājās tikšu sausām kājām. Tas labākā gadījumā, protams. Cerams, ka vispār mājās tikšu sauss. Aiziet! Pirmais, kas man ir jāizdara, tas ir jāatrod kāda brīvāka vieta, kur es bez piepūlēm varu izklāt lūk šo te 3x3 metrus lielo tentu. Nu, manuprāt, man ar šo te laukumiņu pietiks, tā kā aiziet, jāizklāj tents. Tents ir izklāts. Nākamais, ko es tagad darīšu, tas ir, es šeit vilkšu virsū mazos bērziņus, mazos augsnīšus, kā jau es pirmīt minēju, un no viņiem veidošu tādu tā kā apli. Labi, te vajadzēs pastrādāt ar zāģīti. Nu, kā jūs redzat, es tā kā kvadrātu šobrīd veidoju, bet, nu, pēc tam es to kvadrātu tā kā ieapaļošu, ja tā var teikt. Siešu kopā šos te bērziņus un veidošu tā kā tādu aplīti. Labi, te es lieku tā pamīšus, cenšos resnos galus likt virsū tievajiem galiem, tā, lai nav viss smagums vienā vietā. Nu, es ceru, ka man pietiks pamatnē. Nu, ja ne, sasiešu to apli un tad siešu vēl klātīm. Tā kā vainagu no pienenēm pina. Labi. Principā es tikko secināju, ka man vieglāk būs tomēr nevis šeit uz tenta to kvadrātu taisīt pa apaļu, bet es domāju, ka es tos bērzus tepatās pļavā izlikšu taisnā rindā, tad viss aptīšu, lai man viņi tā kā nostiprinās. Nu, un tad to garo strīpu mēģināšu pēc tam te apaļot. Es domāju, ka tā būs man vieglāk un arī ātrāk. Labi. Nu, lūk, kāda
Gara desa man sanāca. Es te nedaudz pamērīju. Nu, man viņa kādi 6 metri gara. Nu, labi. Taisīšu riņķi, te redzēs. Pietiks man ar to desu vai nepietiks. Nu, varbūt nav ideāls aplis, bet es domāju, ka man derēs. Labi, man vajag 2 tādus, tā kā vēl viens jātaisa. Nu, lūk, tikko es sasēju vēl vienu desu. Bet pirms viņu taisīt rimbulī, pirms viņu likt šeit virsū, man vajag aiziet tur kaut kur dziļāk mežā un sameklēt balstus šai te pirmajai kārtai. Nu, respektīvi, man vajag te uzlikt virsū tādus pamatkokus. Nu, vēlams tos kokus ir izvēlēties tādus paresnākus, sausākus, izturīgākus un vieglākus. Nu, labi, gan jau es arī tur kaut kur atradīšu. Redziet vēl te? Var redzēt, ka man tēns ir slapš. Tas ir nekas cits kā vien bērza sula. Jo es šeit esmu iekārtojies zem šī lielā bērza un pateikšu jums vienu maz noslēpumu, ka es pirmīt gribēju uzvilkt koka zārā augšā kameru un visu šito te filmēt tā kā no augšas. Bet man tur kaut kāds zariņš nolūza. Nu, un tad tagad mani visu laiku bērzas sula te pil. Pok, 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 pok. Jā, re. Labi. Jāiet pēc balsta kokiem. Šādi arī izskatās tas pamatkarkas. Piesiešu klātīm tos kokus pie tā mana adventas vainaga. Saīsināšu galds droši vien, lai tik ļoti nav zāru. Nu, tad es likšu virsū šo te desu vēl pa virsu. Nu, un beigās to visu tā kā apņemšu ar tentu. Nu, pēc maniem plāniem tam visam vajadzētu peldēt. Labi. Kaut kā tā. Nostiprināšu tagad to visu tentu pa virsu. Pats es nestāvēšu uz tenta, pats es stāvēšu uz šī te koka. Uztaisīšu airi un vajadzētu peldēt. Labi, jāstiprina. Nu labi, es domāju, ka vajadzētu pietikt man te. Jāvelk apkārt tents būs.
Nu, pagaidām kaut kā to uzticību neievieš tas peldlīdzeklis, bet nu labi. Jāmēģina ir. Jāmēģina ir, jā. Labi, varbūt vēl salikt kaut kādas skujas varbūt iekšā. Jā, drusku skujas vēl salikšu. Nu tā, plosis gatavs. Tagad jāuztais vēl airis un aiziet jūrņā. Laidīšu kaut kur te upītē iekšā un tad buļ. Ceru, ka neuzsēdīšos uz kāda sēkļa. Tikšu līdz ezeram, nu tur gar krastu nedaudz pamuļāšos un viss. Būs jau labi. Airi. Nu, lūk, nozāģēju šādu te koku, to es grasos izmantot aira vietā. Nu, un par to lāpstiņu es izmantošu Tenta Čeholu. Labi. Tā, šitos mēs nospriegojam ciešāk. Nu, kaut kā tā. Te vēl bišķīt piesiešu, nostiprināšu, lai viņš man nenomūk. Nu, laikam jau pašu airis arī laikam pie laivas piesiešu klāt. Ok. Nu, principā ploss ir gatavs. Uztaisīju airim arī vēl tādu nelielu skuju upgrade, nu, es domāju, ka būs ok. Labi, tālāk jāņem, jāvelk uz upīti un tā aiziet jūriņā. Nē! Laižot iekšā uzplēs. Viss tur vidus ir slapši viss. Bā! Ej tu no! Nu uzplēsu, haidī. Kaut kāds asums bija, nu pats jau vainīgs. Tenci metams. Bļāļins. Nu labi. Neko izturīgs viņš tātad nebija. Labi, jāiet uz mašīnu. Man ir viens tāds stiklušķiedra sauduma tents. Viņš ir diezgan liels, bet nu labi. Nu mēģināšu ar to. Gribās šodien izpeldēties, nu ļoti gribās. Reku parādīšu caurumu. Reku.
Nu, šī tāds te. Viss. Tas ir metams. Nu labi, jāiet uz mašīnu. Nu, man bija līdz mašīnā, lūk, šāds te stikla šķiedrs, tāds audums, tāds arī ūdens necaurlaidīgs tents. Nu, labi, mēģināšu ar šī tenta palīdzību kaut ko te izlabot. Es domāju, ka es šito tentu vienkārši te izklāšu, uzvilkšu virsū šo te konstrukciju manu, aiztaisīšu visu cietību un viss, ej slapināties. Pietiek. Nu, iepriekšējais plosts būs sataisīts, ielāps ir uzlikts pamatīgs. Nu, ko lai saka, šis laikam ir mans pirmais videoklips, kurā es gribu pateikt, nu, neatkārtojiet to lūdzu mājās. Nu, tas tomēr nav peldlīdzeklis, tas tomēr ir tāds izdzīvošanas plosts, kā jau es minēju sākumā. Nu, labi, lietutiņš arī līst. Viņš ir mani jau nedaudz samitrinājis, nedaudz tā kā iesildījis jau gaidāmajai peldei. Labi, aiziet peldēties. Nu, es jau ceru, ka nē.